vai aiziet kaut kur kopā ar ģimeni, izstaigāties, pabūt kopā un radīt šo te svētku sajūtu katram pašam savā sirdī. Un mūsu Latvijai patiešām no sirds novēlu gudrus, talantīgus cilvēkus, radošus, darbīgus. Un ja mēs visi tādi būsim un vismaz centīsimies sevi tādus veidot, tad arī mūsu Latvijai būs saules mūžs. Visiem vēlreiz sveiciens svētkos. Bet kas tad šodien plānots ir manos kamoliņu stāstos? Mēs ar jums tikāmies tieši pirms 2 nedēļām, pirms 2 lieliem pasākumiem, kas stāvēja man priekšā. Šobrīd šie pasākumi ir aiz muguras, atmiņās ir emocijas, piedzīvotais prieks, redzēšanās prieks, kopā būšanas prieks, kaut kā jauna uzzināšanas prieks. Un šodien es arī mazliet pastāstīšu par abiem šiem pasākumiem, kā tie noritēja, kur tie bija, kādas pārdomas tie manī raisīja. Noteikti būs saruna par gataviem darbiem, jo šo 2 nedēļu laikā es esmu arī pādījusi, un šis tas ir uzadīts. Un trešā lieta būs rubrikā iepazīstam spoļu dzies, mans viedoklis, mani iespaidi par 2 pilnīgi jaunām spoļu dzijām, ko es esmu izmēģinājusi. Man tās ir pilnīgi jaunas, tāpēc dalīšos iespaidos, izstāstīšu, kas un kā, un ceru, ka tev arī tas būs noderīgi, un varbūt arī tu uzdrīkstēsies pamēģināt, uzzināt kaut ko jaunu, un varbūt arī kāds adījums tev taps no šiem burvīgajām dzijām. Un vēl par vienu jauku dāvanu, ko esmu saņēmusi šīs nedēļas laikā, kura ir iedvesmojoša, sirds siltuma pilna, un arī varbūt paralēli par to, kas man ir šobrīd uz adatām. Un par visu to šodien kamoliņu stāstos, un lai tev patīkama skatīšanās. Nu pat pirms maza mirklīša tu noteikti redzēji dažus nelielus mirkļus no pirmās adītāju tikšanās Jūrmalā, kas notika nākamajā dienā, sestdienā, kad mēs ar jums bijām tikušās iepriekšējo reizi manos kamoliņu stāstos. Šī tikšanās adītāju tika rīkota Jūrmalā, Dubultu stacijas mākslas telpā, kur pulcējās liels pulciņš adītāju no Jūrmalas un no Rīgas un no tuvākajām apkārtnēm. Un jāsaka tā, ka pārsteigumi sākās jau vilcienā, kad mums bija noorganizēts adītāju reiss uz šo pasākumu no Rīgas, un visu ceļu mēs visas sēdējām 2 vagonos, jautri čalojām. Bija cilvēki, kuri nebija redzēti ilgu laiku. Fonā spēlēja burvīgs saksofons, baloni ar uzrakstiem par šīs dienas pasākumu. Un tā nu mēs nonācām šajā Dubultu mākslas telpā, kur mūs gaidīja organizatori, un visas dienas garumā no pat 2:00 līdz pat, ja nemaldos, jau bija ap 6 vai drusku pāri 6, kad pasākums vēl nebija beidzies, bija sarunas par adīšanu, par iedvesmu, par visādām citādām lietām, kur runāja daudzi runātāji. Gan Baiba Pilāne stāstīja par rakstaino zeķu adīšanu, par to, kā viņas savā studijā ada zeķes, kā nonāk pie rakstiem. Tur bija Kristīna Janova, kas stāstīja, kā hobijs ir izvērties par viņas biznesu. Tur bija Renāte dziedātāja, kas dalījās savā pētījumā par to, kā adīšana, kā hobijs apvieno mūsu kopienā, kā tas palīdz mums gūt pozitīvas emocijas, palīdz uzturēt sevi tādā
miera stāvoklī, kaut kā adīšana ir veids, kā atbrīvoties no stresa. Bija arī sieviete no Zviedrijas, kas stāstīja par zviedru šo te adatas pinuma tehniku, par tās vēsturi Zviedrijā, un runāja arī, stāstīja par Kurzemes šīm te skaistajām rakstainajām jakām. Var sakot, visas dienas garumā bija ļoti daudz interesantu sarunu, un Anitra Tolma stāstīja par vērpšanu, par to, kā viņa ir nonākusi līdz vērpšanai, un arī bija brīdis, kad visi interesanti varēja uziet augšā pie Anitras un kopā ar viņu pamēģināt vilnas vērpšanu, vismaz paskatīties, kā tas notiek. Katrā ziņā bija ļoti daudz interesanta, un pašā nobeigumā vēl bija jauniešu ansambļa neliels koncerts, vairāk kā pusstundas garumā, ar ļoti visiem iemīļotām melodijām, un jāsaka tā, ka liels paldies organizatoriem, kas parūpējās par šādu iespēju, un pulcēja mūs visas kopā, mūsu tur bija ļoti daudz, tā kā noteikti esi pamanījusi pirms 2 nedēļām attēlus Facebookā dažādās grupās no šī te pasākuma. Katrā ziņā bija ļoti interesanti, tā bija vēl viena pieredze, varbūt tas nebija tāds pasākums, kurā mēs esam pieraduši, tāds mājīgas sirds, tādas atmosfēras, tāda gaisotne, kur tu nelielos bariņos vai lielākos runā, čalo visu laiku un kopā adi un pārspried lietas. Šis bija vairāk tāds, kā man pat gribētos teikt, nedaudz akadēmiskas konferences stilā, bet katrā ziņā bija interesanti. Tas ir drusku savādāks veids, kā mēs adītājs esam pieradušas tikties, bet bija jauki. Un pavisam nedēļa paskrējat vēja spārniem, un pienāca piektdienas rīts, kad bija jādodas uz nākamo lielo pasākumu Tallinā, uz lielo Mardelāta gada tirgu, rokdarbu gada tirgu, kas notiek tradicionāli katru gadu novembra sākumā Tallinā, kur pulcējas rokdarbnieki no visas Igaunijas, un bija arī no Latvijas daži rokdarbnieki ar saviem darinājumiem, un tas bija tas mūsu galvenais gala mērķis. Sievas, kas uz turieni brauc no gada gadā, viņām tas viss bija zināms, bet man tas bija pirmais brauciens, un katrā ziņā iespaidi man ir milzīgi, varbūt ne tik daudz no pašas izstādes, cik no Tallinas vecpilsētas, jo tā bija atkal jauna mīlestība pret vienu pilsētu Eiropā, pret vienu skaistu vecpilsētas centru, un mums bija tā iespēja 2 vakarus pēc kārtas staigāt pa šo burvīgo pilsētu, pa tās ieliņām, skatīties skatlogos, staigāt, minēt, kas būs aiz nākamā stūra, mēģināt atcerēties no iepriekšējiem braucieniem, kur esmu bijusi, ko esmu redzējusi, bet katrā ziņā tā bija tāda ļoti skaista pastaiga. Pirmā dienā mēs gājām pēc vakariņām alus bārā, nelielā bariņā vienkārši izstaigāties un uzkāpām pašā augšā uz skatu laukumiem un paskatījāmies uz Tallinu no augšas, no vecākās pilsētas daļas. Un otrā dienā mums bija fantastiska gide, kas mūs 11 adītājas izvadāja pa seno Tallinu ļoti interesantā veidā, iedodot šo te pilsētas vēsturi, izstāstot pa visām ieliņām, aptiekām, visām, un mums pat bija iespēja pie Rādslaukuma piedzīvot,
kaut kādu interesantu gājienu, kur cilvēki bija ģērbušies viduslaiku tērpos. Viņi gāja kolonnā, kaut ko dziedāja, kaut ko sauca, maršēja. Viens vīrietis ģērbies viduslaiku tērpos, stūma bebīšu ratiņus, kas likās ļoti interesanti un amizanti, bet katrā ziņā tā bija ļoti skaista atmosfēra, kurā mēs pabijām 2 vakarus. Jāsaka, tā man no visa šī brauciena ļoti iepatikās, kā jau es teicu, iemīlējos Tallinas vecpilsētā, bet man arī ļoti patika viesnīcā, kurā mēs dzīvojām un gulējām 2 naktis no piektdienas līdz svētdienai, kur mums bija kopadīšanu telpa. Tā ir vecā Tomasa viesnīca vecpilsētā, ļoti jaukā vietā. Viesnīca, vienīgi labirinti. Tur jau, manuprāt, staigāt pa tās viesnīcas visiem gaiteņiem ejām bija tikpat aizraujoši, cik staigāt pa vecpilsētu, jo, ja es pareizi sapratu, tad tā bija viesnīcas ēkā agrāk atradās sieviešu klosteris, un tā visa gaisotne, visa atmosfēra tāda senatnīga un bija ļoti jauki, man ļoti patika. Un piekdiena mēs, protams, sestdien mēs apmeklējām izstādi, bet piekdienas ceļš tātad uz Tallinu. Pa ceļam mums bija arī Adelong rūpnīcā, un bija iespēja nopirkt dzijas, un jāsaka tā, ka tur bija skaistas dzijas, bet noliktava, kādā mēs iebraucām, padomju laika ražotne, kas, tāda bez remontiem, bez mūsdienīga aprīkojuma. Tā kā noliktava, tā kā šķūnis tāds, kurā vienā telpā 2 sievas uz plauktiem, kas izkārtoti pa telpas perimetru, saliktas dzijas, tirgoja dziju, bet katrā ziņā pirms mums vēl bija kaut kādu ārzemju turistu ekskursija, kura bija iepirkties, un tad mēs vesels autobusus iepirkāmies. Tur mēs gan ļoti ātri, arī es tur dabūju ļoti skaistu, tādu gandrīz karmīnu sarkanu Adelong jēldziju, nopirku 470 gramus pa 10 eiro. Ļoti laba cena, un tā kā man ļoti patīk adīt no jēldzijas, un šī te jēldzija arī Adelong ir tāda, tā ir no tām smalkajām jēldzījām, nav tā kā pārcītēji, tāda rupja bieza, tad man patika Adelong, un es paņēmu pamēģināt, jo es esmu lādījusi ar plotlopi, ar zviedru jēldziju, un šī man būs tā kā vēlreiz jauns eksperiments no dzijas, kuru es nekad neesmu radījusi, bet katrā ziņā tur katrs paņēma kaut ko sev, bet es aprobežojos ar 470 gramiem dzijas. Diemžēl es neesmu paņēmusi līdzi, un es domāju, ka šobrīd es neiešu un nemeklēšu. Tad, kad es no tā kaut ko adīšu, tad es tev parādīšu. Ja? Un sestdiena, tātad mēs devāmies uz lielo halli, kurā atradās, iekārtojās izstāde un, rokdarbi izstāde, halles garumā. Hallē pa perimetru bija entie meistarklašu galdi, kur notika visādas interesantas meistarklases, kur tu varēji izmēģināt roku visā, ko tu vēlies, sākot no vērpšanas, beidzot ar izšūšanu un vēl visādām lietām. Koka darinājumi, audumi, filcējumi, adījumi, ļoti daudz adījumu. Ļoti daudz šī te igauņu etnogrāfiskā adījuma, bet, kā jau mēs arī ar sievām runājām, tad igauņi tā ļoti labi māk to tautas, to tradicionālo rakstu ļoti veiksmīgi ieviest mūsdienīgā apģērbā, un viņi tam pieiet radošāk. Mēs varbūt Latvijā esam tādi, ja etnogrāfiskais, tad strikti kā grāmatā, bez maz vai precīza kopija, kad mums bieži vien pazūd vairāk tas, tā radošums
rakstu, etnogrāfisko rakstu izmantošanā. Ļoti daudz izmantoju. Šobrīd negribu teikt, ka mēs vispār esam neradošas un neizmantojam, bet mums ir kaut kāda vairāk tāda striktu noteikumu ievērošana šo te cimdu adīšanā, visās citās lietās, ja? Bet tas nav ne labi, ne slikti, varbūt tas ir veids, kā mēs labāk saglabājam savas tradīcijas, bet katrā ziņā bija interesanti paskatīties. Manu uzmanību ļoti piesaistīja izstādē divi puiši, kuri sēdēja pie ratiņa un vērpa no Vilniņas pavedienu. Tas izskatījās tik skaisti, tas ratiņš, tā tecēja, tik dzīvi, tik viegli, ar tādu vieglumu, ka vienkārši bija bauda pastāvēt malā un paskatīties. Un, jā, ļoti skaisti, daudz dažādi rokdarbi, gan no koka, gan tekstilu izstrādājumi. Bet jāsaka tā, vēl viena lieta, kas piesaistīja ārkārtīgi manu uzmanību šajās te visā lielajā izstādē, jo tur mums 3 stundas pagāja, tā vienā rāvienā, kad mēs bijām tādā lēnā gaitā izgājuši cauri visām ejām no viena galda līdz otram, gūstot priekšstatu par to, kas tur ir, un diezgan daudzos stendos, kā jau igauņiem, hapsalu, igauņu lakati, šie te plānie no tās plānā pavadieniņa merīna vilnas, kas tika adīti, bija ļoti daudzās vietās nopērkami, un, protams, skaisti, bet mani visvairāk piesaistīja tieši 2. Tie, kas ir radīti nevis no tā hapsalu, tā merīna vilniņas plānās, bet tieši no mohērasa zīdu. Ļoti skaisti, un man pat liekas, ka tas izskatās vēl gaisīgāk, vieglāk, siltāk, patīkamāk nekā vienkārši hapsalu burvīgie lakati. Un otrs bija tāds ļoti neparasti redzēt, ka šie te paši hapsalu lakati ir radīti no diezgan pabiezas vilniņas, kaut kāda apmēram tā kā četrkārtīgā zeķu dzija, un kā izskatās šie hapsalu lakati radīti no šīs dzijas. Tas bija tas, kas piesaistīja manu uzmanību, un jāsaka, no izstādes es projām neaizbraucu tukšām rokām, jo, pa lielām tādus lielus rokdarbus tā kā nav īsti vajadzība pirkt un vest mājās. Es nopirku koka dēlīšus sviestmaizītēm un koka nazīšus, kas man vienmēr ir ļoti patikuši. Un vienmēr, kad es esmu bijusi Igaunijā, vai tā ir Sāremā, vai Tartu, vai Talline, tad es esmu sev nopirkusi koka nazīšus, kas manā ikdienā kalpo dienās sviestmaizīšu smērēšanai ļoti labi. Bet vēl manu uzmanību piesaistīja kausētā stikla rotas, un es atļāvos vienu sev nopirkt, un kopā ar mani bija Vita, ar ko mēs dzīvojām vienā istabiņā, arī turējāmies kopā. Tātad šāda skaista kakvarotiņa, sakausēts stikls, te ir tā kā sudrabota stieplīte visam pāri, melnā aukliņā, ļoti smags, un kā pati šī te rotas autori teica, tad šī rotiņa ir sakausēta no Bēlējas liķiera pudelēm, jo tās ļoti labi kūstot veido ļoti skaistus sakausējumus. Tad, tā kā tas ir viens no maniem mīļākajiem liķieriem, kurš man no liķieriem vispār iet pie sirds, tad man arī rota ir šāda te, ko likt sev, lai greznotos, un piemiņa no šī te gada tirgus. Pa lielam gada tirgu es vairāk neko arī nenopirku vienīgi. Ja tev iznāk būt gada tirgu Tallinā, Mardelātā, tad viena noteikta lieta, kas ir jāizdara. Tad, kad izēj cauri visai hallei, labajā, tālākajā stūrī, ir neliela kafejnīciņa, kur 2 sievas cep
kanēļmaizītes un siermaizītes. Nu, tad tur tā kanēļmaizīte. Tur iznāk gandrīz 50 minūtes pagaidīt, kamēr izcep, ja, jo tur ir rinda, tu samaksā rezervē, un tad tu nāc pakaļ savai maizītei. Nu, tāda maza bērna galvas lielumā, bet, nu, tik smaržīga, tik ļoti garšīga, silta, tikko izcepta, un tā, ka tu esi 2,5 stundas nostaigājies pa izstādi, tev ir speciāli izcepta šī burvīgā kanēļmaize, tad ir tā, ka tad ir brīdis miera, garšīgas kafijas, burvīga šī te maizīte, un tu vari mierīgi atpūsties un vēl gremdēties tādās pārdomās par pasākumu, par to, kas ir redzēts. No tā pagāja tās 3 stundas izstādē, kas pagāja vienā rāvienā, bet jāsaka tā, ka vairāk arī negribējās, jo pārāk daudz informācijas, pārāk daudz emociju, un bija jau tā, ka pēc tam 3 stundām jau tā, ka gribējās apsēsties, atvilkt telpu, un mēs arī devāmies mājās. Vēl, kas man ļoti patika izstādē, bija ļoti daudz dažādu rokdarbu grāmatu, un daudz no tām ir, nu, nedaudzas, nu, tādas svarīgākās man ir manā tur augšā grāmatu plauktā kolekcijā, jau iepriekšējos gados iegādātas un ir, un ļoti jaukas zeķu grāmatas bija, bet, nu, te ir atkal tas jautājums, kāpēc es pērku grāmatu, jo es ļoti labi zinu, ka manā plauktā stāv diezgan daudz grāmatu, kuras tiek atšķirtas, nu, labi, ja 2 reizes gadā, un šobrīd es tā kā izvērtēju un sapratu, ka es nepirkšu, jo jātiek galā ar to, kas man ir, un tajās grāmatās, kas ir manā grāmatu plauktā, ir pietiekami daudz informācijas. Bet katrā ziņā grāmatas varēja izstādē nopirkt, un tā kā mēs pēc tam arī skatījāmies citos veikalos un grāmatu veikalos, tad izstādē tās bija krietni lētākas nekā pēc tam to pašu grāmatu mēs redzējām veikalā. Nu, tāda bija iespēja, un tad, kad mēs izbraucām no Mardelāta, mums vēl bija plānos viens dzīvu veikals Tallinā, kur pārdevā galvenokārt skandināvu dzīves no Vita un vēl dažas norvēģu ražotās dzīves. Nu, tur gan mani nekas neuzrunāja, jo nu, nav Vita tik, cik man ir, tik, cik man vajag zeķītēm vai kaut kur es varu nopirkt arī pie mums Latvijā. Cenas plus mīnus tādas pašas, nekas daudz nelētāk nekā, arī krāsas nebija tādas, kas mani uzrunāja. Un tajā veikaliņā es tā izgāju vienkārši cauri, paskatījos un neko arī nenopirku. Es nācu pie secinājuma, ka īstenībā mēs esam daudz laimīgāki, jo no tiem veikaliem, ko es redzēju Tallinā, tad Rīgas, Latvijas dzīvu veikali man patīk labāk. Dažu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām iekārtojams un atmosfēra. Otrām kārtām izvēle ir daudz lielāka. Nu, es nevaru apgalvot, ka mēs bijām visos Tallinas dzīvu veikalos, bet katrā ziņā tajos, kur mēs bijām, nu, tā kā, jā, labi, bet pie mums ir labāk. Un mana tāda mazliet vilšanās bija lielā Karnaluks veikala apmeklējums, jo manā galvā klausoties dažādu blogeru stāstījumu, es sekoju arī līdzi tām vadītājām, kas ir gan Somijā, bet ir saistītas ar Igauniju, gan Igaunijas vadītājām, kuras bieži vien stāsta, ka Karnaluksā ir pilnīgi viss. Manā apziņā tas arī bija tāds, Karnaluksā ir pilnīgi viss, un tur arī ir gandrīz pilnīgi viss, ko sirds kāro rokdarbniekam, ne tikai adītājam, bet
man ir tāda, man ir tarakāni galvā, lai es varētu iepirkties veikalā, lai man tas sagādātu, tādu patīkamu pārdzīvojumu. Veikalam ir jābūt estētiski noformētam, gaumīgam, tādam, kurā patīk uzturēties. Tad, kad es iegāju, un manā galvā Karnolux bija apmēram tāds milzīgs liels veikals, vairākos stāvos, kur tu ej, skaties, viss skaisti, bet vilšanās sākās jau tajā brīdī, kad mēs iegājām pa durvīm iekšā veikalā, pirmajā stāvā, nodevām garderobītē, mini garderobītē savas virsdrēbes, paņēmām groziņus un devāmies milzīgā noliktavā. Plauktu plaukti, kastu kastes, piebās, tā kā riktīgā lielā noliktavā. Un tas man uzreiz atcita visu apetīti tur kaut ko skatīties un izstaigājot dzijas visas, var teikt, diezgan nabadzīgs adatu klāsts. Man liekas, ka mūsu veikalos adatu klāsti dziju veikalos ir daudz lielāki. Jā, tur bija daudz pogu, daudz visa kā cita, bet atmosfēra man nosita jebkuru apetīti tur iepirkties. Pieklājības pēc izstaigāju adatu plauktus, izstaigāju tambora adatu plauktus, aizgāju līdz dzīvu plauktiem. Un dzijas, pārsvarā tur, kur dzija. Jā, lētāka nekā pie mums Latvijā mazliet. Bija plaukts ar rovandziju, bet ļoti minimāla izvēle, tā kā artikulu ziņā. Cenas, jā, zemākas nekā Latvijas veikalos, bet klāsts mazāks. Un tad bija 2 plaukti ar Regija zeķu dziju, Merino jaks, jā, un otra bija Merino ar zīdu zeķu dzija. Te gan jāsaka tā, šis bija laikam vienīgais kamols, ko es nopirku Karnoluxā, jo, ja Latvijā šis te ar jaku un zeķu dzija maksā 14 eiro ar kapekām, bez, noapaļojot 15 eiro, tad Karnoluxā es ar visiem nodokļiem šo te 100 gramīgo kamoliņu nopirku par 10 eiro, ja. Tā kā ievērojama atlaide, bet tā, ka mani tur kaut kas ļoti uzrunātu, nebija nekā. Un arī šo kamoliņu es tā kā ilgi domāju, ņemt vai neņemt, bet tā kā man viens jau pirms tam iepriekšējā video es jums stāstīju un rādīju, ka esmu nopirkusi šeit pat šo te Regija zeķu dziju ar jaku, jo par šo zeķu dziju ļoti labas atsauksmes, neesmu gan iesākusi neko adīt, tad es domāju, ja jau cena ir tik ļoti draudzīga, tad nopirkšu vienu, kamoliņš neprasīs, un tas bija vienīgais mans pirkums Karnoluxā, bet katrā ziņā jāsaka, ka, manas gaidas neattaisnojās. Un tāda pati vilšanās, kā bija gadus 2 atpakaļ Venēcijā, kad manas iedomas par Venēciju bija kaut kas elpu aizraujošs, un kad tu tur tās 4 stundas staigā pa Venēcijas ielām, un jā, skaisti, interesanti, bet kaut kur, nebija tas, kas bija gaidīts. Tieši tāpat kā tagad ar Karnoluxu. Un jaukākais visā tajā bija, ka mēs pēc tam devāmies atkal uz Vecpilsētu, un tad tas vakara pastaiga pa Vecpilsētu gida pavadījumā bija tas, kas atkal iedeva to odziņu, tās pozitīvās emocijas atpakaļ. Svētdienā no rītā mēs devāmies māju ceļā, bet iebraucām vēl vienā lielveikalā, lai nopirktu beigās suvenīrus mājās palikušajiem, saldumus vai kaut kādas citas lietas, bet izstaigājām prizmu. Prizma kā prizma, tāda pati, kad
Prizma bija Latvijas veikalos, un vienā no nodaļām gan es Prizmā atļāvos nopirkt to, ko es vēlējos, jo manam vīram ļoti vajadzēja košu cepuri. Un viņš gribēja kaut ko košu, un Karna Luksā es dabūju šo te no Vita, Arctic Wool Aran, 8 diegu dzija, krāsa ir 407 un 100 gramos ir 165 metri. Ļoti jauka tāda, sinepīgi dzeltena, bet var redzēt, ka visticamāk, ka šeit ir vērpta dzīņa no pelēcīgas vai brūnganas, gaiši brūnganas vai gaiši pelēcīgas saitiņas kopā ar balto, un tāpēc tā dzija pēc tam krāsojot ir ļoti neviendabīga. Šobrīd viņa izskatās tāda silti sinepju dzeltena, bet tad, kad es izmazgāju adījumu, tad tas bija tāds zaļganīgā krāsā, zaļganīgi brūngans, tāds ļoti interesants. Un šī bija tā, kas uzrunāja, un es sapratu, ka jāpērk. Un 100 grami šīs dzijas tajā veikalā maksāja 10 eiro. 9 eiro ar kapekām, nepilni 10 eiro. Un es paņēmu vienu ficīti, un tad es tā domāju, dikti bieza dzija, ja es adu vīram cepuri un man ar vienu nepietiek, kur es dabūšu Latvijā vēl vienu, un tad es Prizmā nopirku 2 šādas te ficis pa 100 grami. Un tas bija vēl viens pirkums Tallinā no dzijām, un kopā tātad Adelong jārdzija, 1 Regijas dzija un 2 šīs ficītes bija tas, ko es nopirku Tallinā braucienā. Un laimīgā kārtā vakarā 6 ieradāmies mājās, bija tāda patīkama ceļojuma noguruma sajūta ar emocijām, un šī pasākuma laikā bija jauki vakari, kad mēs visas tikāmies kopā un adījām, runājām, un pēdējā tajā sestdienas vakarā mums bija arī Lunenburgu džemperu parāde, jo viens no nosacījumiem bija, ka braucot uz Tallinu ir jābūt uzadītam Lunenburgu džemperim, un tas bija ļoti skaisti paskatīties, cik ļoti dažādi krāsu salikumi ir Lunenburgam tapuši Latvijā šī gada, no vasaras līdz rudenim laikā. Cik ļoti skaisti izskatījās, ja tevi interesē, var paskatīties rodījumu lapā, un arī Ilzes Salnas rokdarbu reisa mājas lapā, tur ir noteikti bildes ieliktas, kopbildes no šī pasākuma, tā kā bija ļoti, ļoti jauki. Un tā es atgriezos, pagāja vesela nedēļa darbā, smaga nedēļa, un ar visādiem notikumiem, bagāta ar darbu labošanām un visu, bet vakari pagāja adot. Un tāpēc tagad tālākā otrā sadaļa manā video ir gatavie darbi. Gatavie darbi, braucot uz Tallinu, es iesāku iepriekšējā vakarā, ceturtdienas vakarā uzmetu zeķītes. Nekā nebija, stāstu jums muļķības tagad. Vienu zeķi es iesāku, kad es braucu iepriekšējā vakarā uz Jūrmalas pasākumu, lai man būtu vilcienā ko adīt un arī pasākumā. Un tajā Jūrmalā es uzadīju pirmo zeķi apmēram tik tālu no Valnīša līdz šai te vietiņai, adīju manuprāt, rādīju iepriekšējā video no Lana Grossa zeķu dzijas ar alpaku. Ļoti jau mīksta, ļoti pūkaina, izteikta. Lai cik es ļoti baidījos no tā, ka dzija ir ļoti plāna, nekā nebija, bija ļoti patīkami adīt, pārsteidzoši patīkami adīju ar 2. numura adatiņām, uz adatas ir 72 valdziņi, tā kā uz 4 adatām 72 valdziņi, un tāds pietiekami liels uz savu 40. izmēru, un tā es uzadīju to pirmo zeķīti, un otrā mani gaidīja braucot uz Tallinu, un to es iesāku uzmetu valnītim, burtiski 2 rindiņas pirms autobusa, un tad ceļš uz Tallinā, un tā man
tapa otrā zeķe, un šīs man ir tādas ļoti jauku 2 adīšanas pasākumu zeķes. Es esmu ļoti, ļoti sajūsmā par šo te zeķu dzīvu, ļoti pūkaina, ļoti mīksta, silta, alpaka, ļoti daudz, nezinu, skatīšos, kā nēsājas, bet katrā ziņā šī būs noteikti tā dzīve, kuru man ļoti gribētos vēl no Lana Grossa, viena no retajām, kā jau es iepriekšējā reizē teicu. Un, ja mēs paskatāmies, tad kamoliņā, ja mēs piefiksējam, no kuras vietas mēs sākam, uzvedās pilnīgi vienādas 2 zeķītes, ja? Un man palika 2 tādi mazi kamoliņi pāri, zeķītes svēr 70 gramus ar bumerangu papēdi, ar pacēlumu, ar tiesas pieaudzējumiem, nu tā kā man pēdējā laikā ļoti patīk adīt. Un tas ir pirmais pabeigtais darbs, un tradīcija, ja tu nometnes vai ceļojuma laikā pabeidz darbu, tu kliedz, esmu pabeidzis darbu un saņem daudz aplausus, un nu, šis bija pirmais pabeigtais darbs mans šajā te brauciena laikā. Un otrs darbs es biju paņēmusi līdzi no Vitas 7 brāļu zeķu dzīvu, no kuras man bija jāda mazmeitai cepure, jo to viņa man lūdza. Un tātad šī bija tā, ko es iesāku braucot mājās atpakaļ. Cepure mazmeitiņai, adīta ar 2 valdziņi labiski, 2 krēliski. Uz ādetas ir 116 valdziņi laikam. Nu tā, lai dalās ir 4, manuprāt, 116, jā. Un adīta taisnā gabalā, jā. Un tieši tāpat, kā es noraucu iepriekšējā reizē savu cepuri, tad šī ir tieši tāda pati. Un mala ir atlokāma, un šobrīd gaida mazmeitiņu ciemos, jo šodien vakarā meitu ģimenes un mazbērni grib redzēt staro Rīgu, un tad jau visticamāk mēs visi dosimies, un es viņai cepurīti atdošu. Nu, šis ir otrs mans gatavais darbiņš, adīts ar adatiņām 3,25, ļoti vilnīga, nu, kā jau vilnas dzītiņa, bet šī ir zeķu dzīve, ja? Somu zeķu dzīve. Otrs gatavais darbiņš. Nu, un tad, kad pabeidzu mazmeitai, tad no šīs te no Vitas biezās dzīves ķēros klāt vīram pie cepures un uzadīju cepuri. Šeit gan, kad es taisīju, es drusku tā kā pārgāju adot valnīti, ja, tad, kad uzadīju atloku, tad šeit es nomainīju tā kā valdziņus uz pretējo. Tur, kur ir krēliskais celiņš, tur ir tālāk turpinās uz augšu labiskais, un tur, kur bija labiskais, turpinās krēliskais, un pie viena tas atloks, nu, tā kā ieņem to savu vietu, un viņš tā kā nešļūkā ne uz augšu, ne uz leju. Un vēl viena lieta ir tā, ka tad, kad mēs atlokam atloku šīm te tad mums tā kā labiskais turpinās labiskajā rindā, ja? Nu, tā kā nav tās nobīdes uz priekšu. Nu, tas ir viens no veidiem, kā es šādi dadu cepures. Nu, šeit es esmu noraukusi 4 vietās. Labisko valdziņu celiņš aiziet tas, ar kuru es tātad tur sādu. Tad, kad es sāku noraukt, tad šeit es sādīju abus 2 krēliskos kā vienu, turpināju tālāk, un tad katrā otrā rindā sādīju šo te labisko ar to valdziņu tā, lai tas labiskais ir tā kā virspusītē, un apmēram tā, ka es biju pusē gandrīz noraukumam tikusi, tad es sādīju visu katrā rindiņā veicu noraukumus. Un tad, kad man palika tur kaut kādi tur pēdējie valdziņi, tad tos es sādīju pa 3 kopā un pēdējos 9 tā kā noraucu. Sašuvu cilpiņā dubulti un tā kā izvēru vairāk seizīt cauri, lai labāk turās. Nu, tāda silta cepure vīram ir tapusi ļoti skaistā krāsā. Un tagad man ir palikusi pāri
vēl viena fice, jo tieši ar vienu fici būtu pieticis. Nu tā, bet nu labāk, lai paliek pāri, nekā ja man būtu pietrūkuši pār 10 metri, ja, un cepuri nevarētu pabeigt. Nu tā ir vēl viena pabeigta cepure, tas ir 3. pabeigtais darbiņš. Un pirms braukšanas uz Igauniju es skatījos Svetlanas Koskinen video, kur viņa bija izmēģināšanai nopirkusi Corsair kašmiru, 100% kašmiru un uzadījuši sev cepuri, un es sapratu, ka es arī gribu. Es arī gribu sev 100% kašmira, tieši Corsair cepuri. Šo dzīvi es nekad neesmu vadījusi, spoļu dzīve, Lora Piana ražotājs. Un pirms braukšanas es Jans LV veikalā pasūtīju sev 2 spoles, 2 dzīves, ar kurām es vēlējos iepazīties, jo es biju bieži dzirdējusi abus artikulus, ļoti labas atsauksmes, bet pati nekad nebiju jādījusi. Te gan es gribu piebilst, ja es minu kādu veikalu, tad es ar viņiem nesadarbojos, tā nav reklāma, tā ir vienkārši mana pieredze, kuru es gribu pastāstīt tev, kur es pērku dzīves, jo bieži vien arī uzdot jautājumu, tāpēc saku. Es nereklamēju, bet es saku, kur es iegādājos. Un tā man atnāca, un es pasūtīju 100 gramus Corsair. Tā ir itāļu spoļu dzīve, kā jau teicu, Lora Piana ražotājs, 100% kašmirs, maksā 24 eiro 100 gramos, un metrāža ir 550 metri 100 gramos. Ja? Un Svetlana arī bija ielikusi meistarklasi, kā viņa adīja savu cepuri. Un es domāju, kad atbraukšu mājās, tad es arī pamēģināšu, jo gribēju redzēt, kas tas tāds par brīnumu ir, un patiešām tas ir kaut kas vienreizējs. 100 gramus ņēmu un 2 diegos, un tas man ir palikuši 50 grami no 100 gramiem pāri. Ja? Tā kā mana 100% kašmira cepure man ir izmaksājusi 12 eiro. Ja, 12 eiro, pilnīgi 100% kašmirs, mīksts, bez gala, to nevar izteikt. Un adīju 2 diegos, tad, kad kašmirs ir spolē, mīksts, ja, ļoti mīksts, ļoti patīkams rokā. Un es vēl pieliku klātā, kā Svetlana teica, viņa lika uzpūkoto kašmiru, tad es pieliku vēl vienu mazo diedziņu, man bija nopirkts jau janvārī uzpūkotais kašmirs uz zīda, ja, 40% zīds, pārējie 60% uzpūkots kašmirs. Nu, un tātad šādi 3 dieciņi salikti kopā, adīju ar adatiņām, 3,75, Svetlana adīja ar 4. numuru adatām un ņēma 120 valdziņus un apkārtmērā, bet es zinu, ka kašmirs slikti tur valnīti, un man bija tie 120 valdziņi, tā kā drusku pabail, un viņa arī teica, ka tas izmērs viņai ir uz 56-58 centimetri, tik lielu man tā kā nevajadzētu, man 54-56 drīzāk dar, un te es paņēmu tos 112 valdziņus. Jā, ar 3,75 adatām adīju. Uzmetums ir šis te, saka, Norvēģi uzmetums, bet tas... Es to pašu esmu dzirdējusi, ka pie mums saucam etnogrāfiskais uzmetums. Tātad apakšā ir pats sākumiņš, drusku savādāks un tālāk adu 28 centimetrus, vienu labiski, vienu kreiliski. Vienkārši. Pēc tam sadalīja 6 daļās, 6 vienādās daļās man iznāca 14 valdziņi uz to vienu to sekcijas daļu un sāda 3 valdziņus tā, lai vidējais centrālais ir pa vidu. Un sākumā es adīju
sādīju katrā otrajā rindā, un tos pēdējos kaut kādas 2-3 reizītes es sādīju katrā rindā, un tad atkal visu savilku kopā un aiztaisīju ciet, un šis man ir, nu, tāda cepure ar 6 daļām noraukta. Un valnītis ir diezgan liels, cepurīte ir silta, plāna, nu ne plāna, viegla, gaisīga un ļoti, ļoti mīksta. Esmu ļoti priecīga, man tagad šī cepurīte būs tāda, nu tādam vēsākam rudenim vai pavasarim, kad vēl gluži bez cepures nevaru, un tās pavisam biezās cepures vēl ir pa karstu un negribās vilkt. Nu tā kā mans pirmais eksperiments, un man vēl ir 50 grami, un tagad es domāju, ko es no šiem 50 gramiem adīšu. Dikti gribētos uzadīt pirkstaņus, teorētiski vajadzētu pietikt, ja klausās, cik citi āda pirkstaņus, 40 grami, 50 gramos, nu nezinu, varbūt noriskēšu, sliktākā gadījumā kaut vai bez pirkstiņiem cimdiņus var uzadīt, un arī agram pavasarim vai rudenim, kad rokas vēl nesalst pie cepurītes derēs. Un man tā vien gribās vēl tādu pašu šallīti mīkstu uzadīt, tā kā varbūt nodzīšu uz kopumu un pasūtīšu vēl 100 gramus un uzadīšu šallīti un tad skatīšos, kas man te paliek pāri. Bet katrā ziņā, ja tu nekad neesi adījusi Corsair, es silti iesaku, nu, paņem vienus 100 gramus vai 50 gramus un uzadi vismaz cepuri un paskaties, cik ļoti burvīga dzija tā ir un patiešām ļoti labi, jo es tā sēdēju un domāju, pie mums veikalos ir nopērkams 100% kašmirs, kas ir Cardiff kašmirs, mazie 25 gramu kamoliņi, kas maksā 14 eiro ar kapējām, tas iznāk apmēram gandrīz 600 eiro kilogramā, tas ir 60 eiro 100 grami, jā, nu tad vai ir vērts, nu, iepazīšanās, jā. Šis ir cepure 12 eiro, man 50 grami sanāca, vai tāda liela, bet katrā ziņā. Tas bija tā vērts, man ļoti patika, un es noteikti Corsair sev atļaušos vēl kaut kādam adījumam. Un jāsaka tā. Un otrā dzija, ko es biju pasūtījusi, tā bija Lamora, jo par šo artikulu es arī ļoti daudz dzirdēju, un pie viena, kad es sūtīju Corsair, taisnīja Jans LV veikalā bija Lamora. Jāsaka, ļoti patīkama cena, un nopirku šādu te raibulīti, mulinē, tumši zils, gaiši zili, burvīga krāsa, un kas tad mums ir Lamora? Ražotājs ir Lana Cardate, artikuls Lamora, tur ir 75% merino un 25% angora, 100 gramos, 800 metri, un dzija maksā 8 eiro 100 gramos. Es, nu, tā kā rupji rēķinu, es adu 2 diegos, nu, tā kā 1600 grami man pilnīgi, es zinu, ka paliks pāri džemperim, un es paņēmu 400 gramus polīti, adu 2 diegos. Sākumā liekas, ka ļoti plāna, bet, kad tu sāc adīt, ir ļoti patīkama. Un es satinu 2 kamoliņus, vienu no spoles, vienu no kamoliņa. Un vakar, kad es biju pabeigusi savu cepuri adīt un izmazgājusi, es ķēros klāt pie džempera. Adīšu sev džemperi, un man bija no pārpalikuma šeit tieši tāds pats gaiši zilais, kas nu tik ļoti iet klāt tam, kas ir tas tumši zilajam klāt pietīts, ka es adīšu sev džemperi ar šādu te svītriņu. Nu, tas viltus valnītis,
pēc kakla, jo man izskatās, ka valnīte pati par sevi dikti viņa neturēs, jo tā ir kaut kas līdzīgs. Kaut gan merino vilnai vajadzētu turēt valnīti, bet tomēr, lai tas kakls ir stabilāks, es uzadīju šo te no gaiši zilā viltus ketelējumu, tālāk es iesāku reglānu, izveidoju kakla padziļinājumu, un tagad sāku adīt reglānu katrā 3. rindā pieaudzējot. Tik daudz man ir tapis, un adot jau tagad ir pūkains, jā, tāds ļoti mīgs, ļoti patīkams. Es domāju, tad, kad šis viss izmazgāsies, te būs vienkārši pasakains, jo spoļu dzijā ir ļoti daudz tā visu eļļu, kas ir paredzēta, lai vieglāk adītu, bet te iznāks vēl tas angoras pūka ārā, un šis būs kaut kas vienreizējs. Un ja mēs tā parēķinām 32 eiro par vienu fantastisku džemperi, tā ir ļoti laba cena, jo es nevaru, es staigāju pa veikaliem un redzot to šausmīgo sintētiku, kas tiek tirgota pa mežonīgu naudu, roka neceļās. Un šim džemperim man ir plānots tādas paplatas piedurknes ar ļoti garu valnīti un valnītī gaiši zilās svītriņas iekšā un arī ar šķēlumiem tā kā apakšā, ar platu valnīti un arī valnītī iekšā tās gaišas zilās svītriņas un viss pārējais tāds mulinē. Tas ir tas, kas top, un nākamajās reizītēs tad tu redzēsi, cik tālu es esmu tikusi un kā man iet, un gaidam šīs dzīves fantastiskās pārvērtības pēc mazgāšanas. Es tā skatos un skatos, kad es atkal esmu tik daudz visa kā sarunājusi, bet man ir vēl viena lietiņa, ko jums noteikti jāpasaka un jāparāda, un kas patiešām iedvesmo, kas rada prieku, šī savstarpējā dāvināšana un pārsteiguma sagādāšana, jo, kā jau es esmu iepriekš savos video teikusi, ka šogad es piedalos Baibes jautaiķis organizētajā zeķu apmaiņas, pasākumā, kur mums tika izlozēts un pateikts cilvēks, kuram mēs adam zeķis pēc Baibes jautaiķis apraksta 7x7 zeķis. Pagājušajā reizē es arī parādīju, kādas man tapa. Savas zeķītes es esmu aizsūtījusi sestdien. Es ļoti ceru, ka pēc svētkiem cilvēks, kuram es tās sūtīju, saņems. Un es tikai zinu telefona numuru, es zinu, kur ir šīs uz kurien aizgāja manas zeķes, bet katrā ziņā, lai cilvēkam ir prieks, es sagatavoju paciņu un aizsūtīju, bet pagājušajā nedēļā es saņēmu savas zeķītes. Un ne tikai zeķes, bet arī to, kas bija klāt. Un es esmu tikusi pie šādām siltām, bezgala siltām, zeķītēm ar mohēru un tādām rozā. Rozā krāsa mani šogad nepamet, un šīs ir vienas no tādām, pēc Baibes aprakstiņa, vienas siltas, biezas zeķis, kurās kājas nesals burbīgas, un klāt pie zeķītēm bija šokolādīte, Laimas vāverīte, kura jau tika notiesāta, bet katrā ziņā šis ir tas, kas silda sirdi visvairāk. Un pie dāvaniņas man klāt vēl bija šāda fantastiska grāmatiņa, Mēbela Īkveja, kā parūpēties par savu labsajūtu, mazās vardītes padomi. Fantastiska grāmata un arī šāda te pavad vēstuli, dzejolis, novēlējums, kas ir ļoti skaista, un man pat gribētos nolasīt, jo tik jauki pateikts, ka es nevaru to neizdarīt. Kad dzīve šķiet augsta kā ziemas vējš, tu uzvedi mieru, valdziņu pēc valdziņa. Tavas rokas rada siltumu, bet sirds to dara īstu. Katrs tavs darbiņš ir kā apskāviens, kas pasaka vairāk par vārdiem.
Tu proti no dzīves un laipnības uzadīt prieku, cerību un mīlestību. Paldies, ka esi tik silta, tik patiesa un īsta kā vilna pie sirds, lai nekad neizsīks tavas krāsas, ne dzijā, ne labestība tavā sirdī. Ar mīļu sveicienu Irēna, un ja Irēna, tu kaut skaties, es neesmu pārliecināta, bet tu skaties, liels tev paldies par šiem skaistajiem vārdiem, un es domāju, ka šos vārdus mēs varam attiecināt uz katru no mums, jo valdziņš pēc valdziņa sirdsmiers, siltums tiek iedīts un dāvināts tālāk, un tas ir tas pozitīvais, ko mēs no sevis spējam dot, un šī grāmatiņa ir savukārt tādu jauku atziņu krātuvīte, un šodien es laikam beigšu savu garo runāšanu vēl ar vienu citātiņu no šīs grāmatas. Vērojot pasaules notikumus, ir viegli aizmirst to daudzos sīkumus, kas padara mūsu dzīvi tik īpašu. Nelieli brīnumi notiek ik mirkli, un ja tos pamanīsi, var mainīties tavs skatījums uz pasauli. Un katrā gadījumā es novēlu katrai no mums pamanīt šos daudzos sīkumus, šos burvīgos mirkļus, kas padara mūsu dzīves īpašas, spēju dalīties sirds siltumā un priekā, sagādājot pārsteigumus sev un saviem mīļajiem, tādā veidā uzlādējoties ar pozitīvu enerģiju arī pašas. Un šobrīd, ja tu esi tikusi tik tālu līdz video un esi pacietusi manu pļāpāšanu gandrīz stundas garumā, ieliec lūdzu īkšķīti uz augšu, pasakot man paldies, jo tas patiešām ļoti motivē, vēl vairāk motivē tavi labie vārdi, ko tu ieraksti komentāros zem video, tas liek sirdī pukstēt straujāk un acīm mirdzēt un domāt par to, ko es varētu parādīt un pastāstīt nākamajā reizē. Bet, gan, liels paldies, ka biji kopā ar mani šo stundu. Tiekamies jau nākamajos kamoliņu stāstos. Ļoti ceru, ka pēc pāris nedēļām, ka nekas nemainīsies. Un šobrīd gan, lai skaisti svētki tev, tavai ģimenei, mums visiem kopā Latvijā. Uz tikšanos nākamajos kamoliņu stāstos. Tā, īsts stāstītājs veselu stundu runā, bet par vēl vienu pabeigtu darbu tā arī nepastāstīju. Šis ir vēl viens darbiņš, kas ir pabeigts 2 nedēļu laikā, un to es adīju meitai, džemperi no Merino, dzijas 3 kārtās no tādiem pārpalikumiņiem, kas man bija palikuši, un viens pavadiens gaiši zils mohēra ar zīdu. Tāds viņš man taps, reglāna džemperītis ar viltus ketelējumu. Tradicionāli kā es adu reglānu, kas aiziet pakāpeniski uz padusīti. Tāds viņš man ir. Brauks meita šodien tiks pie jauna džempera.